Sveicināti! Šovakar atkal mazliet parunāsim par lecitīnu, jo tas ir tāds aizgājis strīdīgs jautājums. Daudz cilvēki sāk šūmēties, kāpēc mēs agrāk to nezinājām, vai kas tas vispār tāds lecitīns, kaut gan es nesen biju izveidojis ierakstiņu. Varat to paklausīties, paskatīties. Tātad, lūk, lecitīna buņģiņā. Tajā ir 170 brūnas mazas kapsuliņas. Un kas tad ir lecitīns? Ļoti īsi. Pirmkārt, tas ir celtniecības materiāls. Jā, saprotams, ka tas ir šūnu apvalciņu sastāvā viena no galvenajām sastāvdaļām, kas veido šūnu apvalciņus jeb membrānas. Lecitīns noteikti ir lielisks palīgs aknām, jo aknu šūnas par 50% sastāv no lecitīna, un tas atkal savukārt palīdz aknām attīrīt asinis no dažādiem toksīniem, no indīgām vielām, tā kā viss tas savstarpēji saistīts. Protams, ka lecitīns nepieciešams praktiski cilvēkiem jebkurā vecumā, no bērna vecuma maziņa līdz pat sirmam vecumam. Un vēl lecitīnam ir tāda lieliskā īpašība, tas stimulē žults sekrēciju, tātad veicina žults tecēšanu. Un tādā veidā tas novērš žultsceļu diskinēziju, jeb tādus kā žults aizsprostojumus, jā? Un tas savukārt novērš dažādu žultsakmeņu veidošanos. Lielākā daļa tomēr veidojas tie žultsakmeņi veidojas arī no žults, tā kas ir sastrēgusi, tā, kas ir kaut kur iesprūdus. Tad lecitīns viņu šķidrinā, palīdz viņai kļūt tādai viendabīgai, tekošai. Tāpat lecitīns veicina arī tauku sašķelšanu, un līdz ar to ļoti efektīvi palīdz uzsūkties taukos šķīstošiem vitamīniem, un tie ir A vitamīns, E, D vitamīns, K vitamīns, kuri praktiski mums visiem nepieciešami ikdienā. Un lecitīns veido aptuveni 30% no mūsu smadzeņu vielas un 16% nervu galos. 16% nervu galos tas atrodas, jo veicina tieši nervu šūnu galu, tas sinapsīšu lielisku darbību, tātad nodošanu, signālu nodošanu no viena nerva gala uz otru. Un tieši tāpēc tas tik svarīgs ir veselai nervu sistēmai un pareizai smadzeņu darbībai. Tas šoreiz arī viss. Paldies!